Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Dārgie klausītāji, ir laba un ir slikta ziņa. Sliktā ir, ka šodien mūsu šajā sērijā Dzintris nebūs. Labā ziņa ir, ka mums būs viesis. Ir ne tikai labas un sliktas ziņas, bet arī divi lieli notikumi. Viens, kas notiek burtiski tulīt, un otrs, kas notiks diezgan drīz. Abi ļoti nozīmīgi. Pirmais, kas notiek tulīt, ir Reņģu ēdāju vai Reņģu svētki Salacgrīvā, kāpēc Dzintris nav. Un otrs, nemazāk svarīgais, ir ASV prezidenta vēlēšanas, kas notiks savukārt šī gada beigās novembrī. Un klausītāji, jūs, dārgie, esat izteikuši bieži vien tādu tā kā vēlmi vai interesi, lai mēs par to Trumpu parunājam vai par tām vēlēšanām kaut ko, un tad mēs izmantojam šos te apstākļu sakritību, Reņģa svētkus kā iespēju parunāt, un mūsu viesis ir Sveiks, Edī. Sveiks. Es nezinu, vai jūs beigās būsiet, kas bija tā labā un tā sliktā. Varbūt, ka jūs tomēr gribētu, lai Dzintris ir šeit nekā. Es nevaru zināt, kas te būs. Mēs mēģināsim kaut kā tevi tā kā samīkstināt to tavu skarbos izteicienus un visas tās rupjības, ko tu sarunās, to mēs arī izgājam. Mēs esam baigie meistari uz cenzēšanu šajā redzījā. Un, protams, bez Mārčikā, sveiks, tu arī esi šeit. Jā. Sveiks, labrīt, pat tā varētu teikt. Ja? Neparastā laikā ierakstām, ļoti saulaicīgi. Lai uz to novembri uzspēja. Bet tiešām tāds brīdis, ja mēs tā sapratām, ka tuvākajās nedēļās mums laikam tās Eiroparlamenta vēlēšanas būs kaut kāds tāds vadmotīvs, bet tam, kas notiek Eiroparlamenta vēlēšanās uz mūsu valsts iekšējiem notikumiem, procesiem, iespējams ir daudz mazāks iespējas nekā tam, kas notiks novembrī ASV vēlēšanās. Tas, kas notiks Latvijas Eiroparlamenta vēlēšanās. Vispār Eiroparlamenta vēlēšanām kaut kāda nozīme ir, jā, bet tas, ko darīs šie te 9 mūsu varoņi, spēkaiņi, kurbadi un citādi. Varbūt. Jā, un aizsūtīti uz Eiropu, tam varētu būt jāpēta viņi būtu tā kā, kā pēta sēņu sporas vai kaut kādu pelējumu ar mikroskopu tā. Pa gabalu to nevarēs redzēt. Es piekrītu tezi par to mikroskopu, bet es tā pašā laikā droši vien tā kopējās pilsoniskās aktivitātes vārdā tomēr ir ieteikts tām vēlēšanām aiziet. Ja ir izteicies. Mēs vienmēr esam. Mēs sauksim tikai tur ne jau tāpēc, ka tas kaut ko mainīs Eiropā, bet tam būs kaut kāda nozīme pie mums šeit, tam, kas notiks vēlēšanās. Pašā kampaņā, kas notiks pēc tam varbūt netik. Un par to, kāpēc ASV vēlēšanas ir tik svarīgas, uzreiz tā kā mieta papieri, lai Edijs pastāsta, kāpēc ASV prezidenta vēlēšanas ir svarīgas. Es zinu, ko es piefiksēju. Jūs jau man par Edīti saucat, bet varbūt, ka man jāiepazīst no sevi. Jā, varbūt tiešām, kas tas par Edīti ir daudz. Varbūt Edijs majors ir izvilināts. Uz vārda dienu visiem Edijiem tojas, ar citu tagad mājā, bet tas nav. Jā, tātad Edijs Bošs šeit studijā. Es esmu ne tikai no jūsu skatu punkta, laikam tāds kaut kāds pamatstraumas mediju pārstāvs, bet mums pret TV3 pēdējā laikā nav lielu iebildumu. Viss vēl priekšā. Zinot jūsu tādu ļoti principiālo attieksmi bieži vien pret šo, bet, lai tas paliek, es savā laikā biju tik vieglprātīgs, ka uzrakstīju disertāciju par ASV un Baltijas valstu attiecībām. Tur 90. gadu sākumā mēģināju izsēdēt latviešu, lietuviešu, igauņu arhīvus par 90. gadiem un tā kā identificēt to stāstu, kā mēs kļuvām tik tuvi, draudzīgi, strateģiski, partnerīgi un tā tālāk. Līdz ar to es šīs tēmas tā kā turpinu sekot līdzi interesantā, akadēmiskā
pētnieki kaut kādā ziņā, lai gan es tāds puskoka lēcējs droši vien pēc akadēmiskiem standartiem esmu, bet katrā ziņā es šos tematus turpinu pasniegt arī runājot ar studentiem augstskolā un mēģinu sekot līdz ar to tādu amerikāniskuma specializāciju varbūt man bišķiņ ir. Līdz ar to, ja nu ir interesi, mēģinu izstāstīt, kāpēc ASV vēlēšanas svarīgas. Varenākais, ietekmīgākais amats superlielvalstī. Katrā ziņā latviešus ietekmēs krietni vairāk tas, kas ir ASV prezidents, nekā amerikāņus ietekmēs tas, kas ir Latvijas prezidents. Un līdz ar to mums būtu jāzina, ko gaidīt. Te pašā laikā es arī jūtu, un droši vien, ka mēs kaut kādā brīdī pie tā nonāksim, pie tā, ka tā saruna par to Trumpu vai to Baidenu vai tiem republikāņiem vai tiem demokrātiem, viņa mēdz aiziet, man šķiet, dažreiz nevajadzīgi tādās, mēs no saviem ideoloģiskiem kaktiem uz to skatāmies. Ja jūs esat konservatīvajā stūrī, jūs redzat šīs lietas vienā leņķī, varbūt no liberālā skatu punkta skatoties, tas ir atkal cits leņķis. Man liekas, ka tas nav sevišķi veselīgi no Latvijas tāda ārpolitiska skatījuma raugoties, nav sevišķi veselīgi tā kā raudzīties uz ārpolitiskiem procesiem caur savu ideoloģisko prizmu. Tieši tāds ir arī mūsu nodoms, jo, lai kā arī par mums domāt, iespējams, ka daļa klausītāji mūs varbūt ar ļaunu vai varbūt tieši otrādi ar lielām cerībām ieskaita trumpistos. Jā, bet mēs sev pilnīgi noteikti pie tādiem paši nepieskaitām. Un varbūt, lai tā saruna sāk ritēt pa tādu lietišķo sliedi, tad Mārci, tev, ko es redzu, ir vesels pusotrs jautājums sagatavot sēdījām, tad bliedz vaļā. Es tieši no mūsu klausītāju viedokļa gribēju uzdot pa kādam jautājumam vienkārši, lai ātrāk sašķirotu, jo sākt runāt par Amerikas politisko vēsturi un tur, kā viņi tur ir tā divpartijas sistēma un ka tā tur ir tāda vai šitāda un demogrāfiskie procesi tādi, sociālie tādi, tas viss ir par Ameriku. Un tie, kuri interesējas par Ameriku, tās pamatlīnijas zina. Mana tā vēlme būtu pajautāt no tā viedokļa, lai cilvēki, kuri skatās ziņas, skatās mūsu ziņas, skatās pa kādām starptautiskām ziņām, un citi varbūt skatās arī tur CNN vai kādu amerikāņu kanālu, lai mēs šeit saprastu pa priekšu, ko tur tajās ziņās rāda. Piemēram, mēs tieši pirms nedēļas caur kongresu izgāja palīdzības pakete, tā skaitā tas 60 un laikam 1 miljards Ukrainai. Tas ir noticis, un kāpēc tas ilgstoši nenotika, no ziņām bija skaidrs. Tas, kas nav no ziņām skaidrs, kāpēc tas notika beidzot. Tur bija acīm redzot, jo tas, kā mēs sapratām, ja bija taisnība visiem iepriekšējiem skaidrojumiem, tad Trumpam bija iespēja turpināt, bremzēt un pat torpedēt to visu. Pēc pusgada, nevis pēc 6 nedēļām, bet pēc 6 mēnešiem un ne pēc 6 gadiem viņš nolēma to bremzi atlaist un faktiski gandrīz tas pats modifikācijas, es pieņemu, varētu būt svarīgas Ukrainas valsts kasē, bet ne mums. Tas ir noticis. Kas tur bija? Tur bija dīls apakšā. Tas ir saistīts ar vēlēšanām. Es bišķi atkāpšos apakaļ, un īstenībā es no sākta gala jau gribētu teikt, ka es neuzdodos par, galējo ekspertu kaut kur lietās, un man tāpēc ir interesanti runāt ar cilvēkiem, kur arī seko līdz politikai, ir informatīvajā plūsmā, un varbūt, ka mūsu informatīvās plūsmas kaut kur nedaudz atšķirs, un mēs varam to bildi kopā likt, un līdz ar to tas mums visiem var būt interesanti. Tad kontekstualizējot šo jautājumu, kāpēc tās detaļas īstenībā, ko tu tur prasi, ir arī manā skatījumā ļoti svarīgs, ir tas, ka, atbildot uz Juri jautājumu, kāpēc mums tas ir svarīgi, ir tāpēc, ka Savienoto valstu klātbūtne šeit ir viens no mūsu eksistēšanas garantiem. Ja? Tā, lai visiem skaidrs.
Tas, ka mēs esam NATO, ir amerikāņu nopelns lielā mērā. Tas, ka NATO turās kopā, ir lielā mērā amerikāņu nopelns. Nevajag iedomāties, ka NATO ir kaut kāda alianse. Te man droši vien diplomāti kaut kā pārmetīs, bet tā ļoti vienkāršot, bet man šķiet vietā. Mums nevajag iedomāties, ka NATO eksistē pati par sevi, tur kaut kādas entās 10 valstu viena otrai dod drošības garantijas, un tāpēc mēs varam justies tik ļoti droši. Lai nav pārpratumu, NATO būtībā ir amerikāņu drošības garantijas Eiropas valstīm. Ja? Tā skaitā arī mums. Galu galā Vašingtonas līguma papīri glabājas Vašingtonā. Tur ir lielā... Nevis kaut kur, viņi aizsūta uz turienu visu papīru. Amerikāņu klātbūtne šeit, viņu izvēle dejot ar mums tango, kur ir izveidota tur kopš 90. gadiem, ir viens no mūsu balstiem, kāpēc mēs vispār esam tādi, kad mēs esam. Bet tas, ko mēs redzam pēdējos gados, un es gribētu teikt, ka tas ir jau kopš Obamas laika, tur ir diezgan daudz turpinātības, ja tā mēs kopējās lielajās līnijās runājam. Amerikāņi ir diskusijās paši ar sevi par to, cik mums daudz visu šo vajag. Tā ir tradicionāla amerikāņu ārpolitiska diskusija, viņi ir gadsimtiem ilgus. Un viņi tā ļoti vienkāršot ir definēti tur internacionālisti pret izolacionistiem, bet tie ir tādi ekstrēmie gali. Tas tur spektrs tād. Proti, cik Savienotajām valstīm ir jābūt dziļi iesaistītām dažādos pasaules reģionos, cik daudz tur jāsirkst par dažādiem draugiem, pretiniekiem, cik daudz jāinvestē militāri, diplomātiskās uzmanības pievēršanas ziņā un tā tālāk. Un mēs esam pēdējos gados atkal tajā kārtējā ciklā, kur amerikāņi iekšēji sāk diskutēt par to, vai mums to vajag un cik daudz mums to vajag, kādus riskus uzņemties, ir adekvāti vai nav adekvāti. Un daļa no šī stāsta, mēs varam atgriezties par to no mūsu leņa skatoties, bet īstenībā jau tas Ukrainas stāsts kopumā rāda šo bildi. Tātad šī stīvēšanās rāda to, ka iekšpolitiskā cīņa notiek tā skaitā par to, kādas ir mūsu ārpolitiskās prioritātes, kāda mūsu ir ārpolitiskā vīzija. Mēs gribam, cik daudz gribam, uz kādiem noteikumiem gribam turpināt iesaistīties, piemēram, mums tik svarīgajā centrāla un austruma Eiropas, šajā areālā, šeit kaut kur Krievijas tūmā, starp Rietumu Eiropu un starp Krievijā. Cik lielā mērā mums šeit jābūt ir iesaistītam. Tātad tas ir, kāpēc mums tas ir svarīgi. Un kaut kādā ziņā tas ir tā Ukrainas debata. Mēs, protams, esam citā plauktiņā ar savu NATO statusu un jau tā kā notikušo faktu, ka mēs esam iekšā. Mēs esam nedaudz citā plauktiņā, bet tā diskusija par Ukrainu ir nedaudz lakmusa papīriņš tam, kādā stāvoklī ir šī iekšpolitiskā diskusija par to, kādi ir mūsu ārpolitiskie mērķi šajā reģionā. Ja? Līdz ar to man arī ir lieli jautājumi par to, kā tas process notiek un kāpēc tas tik ilgi notiek. Man šķiet, ka šajā gadījumā tur es ļoti dziļi nemeklētu. Manā skatījumā nobalsošana par 61 miljārdu beigās bija konkrētā cilvēka republikāņu spīkera izšķiršanās. Viņš gala procesā tika pārliecināts par to, ka tā ir pareizā lieta, ko darīt. Es domāju, ka tur pietiekami liels arī Baidena nopelns. Varēja redzēt visu šī procesa gaitā par to, ka tā attieksme ir pret spīkeru Džonsonu šajā gadījumā pietiekami nekonfrontējoši tādu, parunāsim, mēs te visu stāstīsim. Tur bija entās noklausīšanās, visi iespējamie militārie drošības dienesti, vispārējie tev eksponē tam, kas notiks gadījumā, ja mēs to nedarīsim. Un es domāju, ka beigās cilvēks tika pārliecināts, bet tas viņam nebija vienkārši, jo mēs redzējām arī balsojumā, ka republikāņi ir uz pusēm. Ja, republikāņu frakcija pārstāvju palātā ir uz pusēm, un patiesībā vairākums republikāņu nobalsoja pret jā. Vai arī nenobalsoja pār šai gadījumā, jā, par atbalstu. Par Trumpa faktoru runājot, man bija es izvirzītu versiju par to, ka viņš saprata, ka viņš to īsti nevarēs apturēt, mana versija. Par to, ka tā puse republikāņu, kur bija gatava balsot pār atbalstu Ukrainai, bija gatava viņu neklausīt. Un viņš uz lielāku kašķi kaut jā, kādu. Un es domāju, ka viņa spēle šai gadījumā bija,
vairāk mazāk, kāpēc tev iesaistīties cīņā, kur tev ir daudz citu rūpi šai sakarā, lai aiziet tas vilciens. Ja? Es domāju, ka viņš kaut kādā brīdī nolēma nepretoties, tāpēc, ka republikāņi, bija pietiekams skaits republikāņu, kuri nobalsot, kuri viņu ignorētu. Ja? Un viņš gribēja saglabāt tādu saimnieku pozīciju attiecībā pret šo, un tad vairāk vai mazāk pēdējā brīdī, saprotot, ka vilciens jau iet, nolēma to vilcienu nebremzēt. Tāda bija mana versija, bet fakts kā tāds, man šķiet, ka mēs varam diskutēt par to procesu, kas tur notika, bet man liekas, ka viens secinājums, kas no šī atbalsta balsojuma ir jāizdara, ir tas, ka nav izslēgts, ka tas ir pēdējais. Šāda veida, šāda apmēra, tā ar pavisam nopietni rēķināties ar vēl vienu tādu paku pēc gada, pēc 2 un tā tālāk, man šķiet būtu ļoti vieglprātīgi. Tas ir, mēs esam klāt pie nākošā jautājuma. Tātad, kas būs, vai Trumps ir droši prezidents, tā primitīvi pajautāšu, un tātad apakš jautājumi ir, vai tas ir droši, ka Trumps vinē, un vispār vai tas ir droši, ka būs Trumps pret Baidenu, un vispār varbūt establishmentam vēl ir citi instrumenti, jo kopumā viņi ir... Bogustavu raidījums, tu uzdev 3 jautājumus. Tagad sadalām pa vienam. Tā ir viena tēma. Tātad, tava hipotēze ir, nevis hipotēze, tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram paļauties, ka ja būs Trumps, ka būs milzu naudu karam. Nē, es pat teiktu, ka mēs nevaram paļauties arī jebkā vēlēšanas beigtos, jo šajā gadījumā mēs redzējām, ka, Savienoto valstu prezidents ir ietekmīgs spēlētājs, it īpaši ārpolitikā, ļoti daudz pilnvaru, bet ir lietas, kuras pilnīgi acīm redzami viņš nevar līdz galam kontrolēt. Ja tev nav vairākuma vienā no kongresa palātām, tad tu vari izstiepties vai sarauties. Mums ir problēma ar to, ka varbūt pat netik daudz, lai gan par Trumpu es arī varētu pastāstīt, bet es īstenībā gribētu ieskicēt to, ka tendence, šīs pārdomas par to, vai mēs neesam pārāk daudz eksponējušies dažādās pasaules reģionos, ir radušās ne jau ar Trumpu, ne jau ar Baidenu. Tur ir tendence, jau īstenībā kopš Obamas gadiem, ir tendence par to, mums vajag vai nevajag. Atcerieties, Obama bija ārkārtīgi skeptisks īstenībā par to, ko mēs varam vai nevaram darīt toreiz 14. gadā attiecībā uz Krīmu, uz Donbasu un vispār. Sīrijā viņš vispār tā kā ķīsels uzvedās. Viņš teica, jau pāri sarkanās līnijas, tad, tā gan būs. Un pēc tam teica, gan būs, jā. Tur bija acīm redzami tāds neveikls blefs, kuru tajā brīdī, kad tev tad dari, tad nekas nenotiek. Sliktākā situācija, kāda varētu būt. Failers, protams. Bet atceries, ko viņš pateica par Ukrainu. 14. gadā gan uzņemot Baltijas valsts prezidents, gan atbraucot uz Tallinu, starp citu. Viņš teica visus absolūti pareizos vārdus, ko mums ir svarīgi dzirdēt, kā NATO dalību valstī, par to, ka mēs jūs palīdzēsim, mēs jūs aizsargāsim, 5. pants svētlieta un tā tālāk, kas ir ārkārtīgi svarīgas, fundamentāls lietas mums. Tad attiecībā uz Ukrainu viņš teica, principā viņa tēze bija par to, ka Krievijai šeit ir iespēja eskalēt un ieķerties krietni vairāk nekā mums, un līdz ar to varbūt, ka mums nav jēga to darīt. Tā bija viņa tēze. Ja. Un vēl par citiem pasaules reģioniem mēs varētu runāt. Tātad mums ir kopumā tendence Savienotajām valstīm pārskatīt, uztaisīt revīziju par to, ko mums vajag un ko mums nevajag. Atgriežoties pie tā konkrētā jautājuma, es domāju, ka ja vien nebūs kāda fizioloģiski tīri notikumi, es domāju, ka mums būs šie kandidāti. Bet, protams, abu kandidātu vecums ir tāds, kur maz kas var notikt. Bet es domāju, ka nav nekāda tāda backup plāna kaut kādai, establishmentam, izmantojot to formulējumu. Backup plāna nekāda nav. Tādi esošie kandidāti ir establishments. Es šajā vietā izmantošu pajautāt, ko daudz klausītāji droši vien iedomātos arī paši pajautāt, vai tīri tehniski šobrīd vēl var parādīties citi kandidāti. Tātad šobrīd Baidens un Trump abi divi ir tas, ko sauc presumptive nominee. Viņi iet šobrīd uz kongresu,
Republikāņu kongress jūlijā, demokrātu kongress augustā, kad viņi tiek formāli apstiprināti kā partijas kandidāti, bet viņi jau to pozīciju ir izcīnījuši. Tātad primaries, priekšvēlēšanas ir beigušās abās partijās. Pēc tam Baidenam jau arī bija primaries. Mēs viņu neredzējām, jo tur bija 7. pakāpes pretinieki viņam, ja. Lai gan varbūt, ka ne tik ļoti, jo tur var izveidoties viens 3. partijas, tas pilnīgi trakais Kennedy dzimtas radinieks, bet tur var izveidoties 3. partijas kandidāts, kuram nav izredzes uzvarēt, bet kurš var nošķelt procentus svarīgus no pamatkandidātiem. Tā kā tur kaut kādas izmaiņas varētu būt attiecībās 3. partiju, bet nē. Šobrīd viņi ir izcīnījuši savu pozīciju kā kandidāti, ar kuriem partijas iet uz kongresu. Ja viņi ir dzīvi, nav pamata. Un man šķiet, ka Trumpa krimināllieta arī īsti neko nemainīs, jo tu vari arī principā no cietuma kandidēt, ja tā. Bet par to trešo lietu. Es nobeigšu domu. Tātad, arī demokrātu partijai nav jau nekāda plāna B, jo plānam B bija jānāk ārā primary laikā, priekšvēlēšanu laikā. Un priekšvēlēšanu laikā neviens no kaut kādiem politiķiem ar kaut kādu smagumu centru negāja ārā. Lai gan tādu precedentu vēsturē ir bijuši. Tad, kad prezidents ir vājš, tad, ka partija viņam pati netic un tā tālāk, ir bijuši precedenti, kad esošajam, tas ļoti rēti notiek, bet esošajam prezidentam ir saucamais primary izaicinājums, priekšvēlēšana izaicinājums. Tad rekur. Un tas nenotika. Tas nav. Tur parādās vēl viens orgāns spēlētājs tajā katrā no partijām, kur ar vienu visi skaidrs. Tas ir attiecīgās partijas saucamā Nacionālā komiteja. Kaut kas līdzīgs centrāla komiteja mūsu padomu terminoloģijā. Un Trumps to republikāņu partijas organizācija ir pilnībā pārņēmusies, ka to radinieku vadībā tur tas nevar izspēlēt savu lomu. Kamēr demokrātiem es nezinu, kāda ir situācija, jo demokrātu viņu nacionālā organizācija toreiz tajās vēlēšanās diezgan iespaidoja, kur pret Niksonu bija McGordons. Tā bija iekšpartījiska destrukcija, kas viņi paši savu kandidātu. 68. gadu vēlēšanām. Jā, 68. gadu, jo es pie tām vēl gribēšu pieķerties. Bet ar 68. gadu vēlēšanām triks bija tāds, ka Johnsonam sākotnēji bija primary izaicinājumi. Viņa paša kandidāti, tur bija Roberts Kennedijs, tur bija vēl virkni cilvēku, pie tam liela kalibra anti-Vietnamas kara un tā tālāk. Cilvēki, kur piedalījās jau primary procesā. Un pie tam Johnsons 68. gadu vēlēšanās uzreiz nolec. Viņam bija, respektīvi, tavs esošais prezidents bija nogājis malā, un tad tajā brīdī, kad tev ir jauna situācija un tev ir vairāk iespējamie kandidāti, tajā brīdī tas dod iespējas Nacionālajai komitejai kaut ko darīt. Okay. Un izskatās, ka Baidens ir jūt sevī kaut kādu sasaist ar Egregoru, ka viņš šādi glābs pasauli un ka viņš nekur neiet. Es redzu, ka vienīgā iespēja, principā, kas Baidenam var aizšķērsot ceļu uz nomināciju, vai viņa paša lēmums, ka situācija ir tik slikta, manas izredzes ir tik mazas, ka es labāk tādu tiešām rokas bremzi noraut visā tajā pasākumā, kas es nedomāju, ka tāda būs, bet otrs ir tīri tā kapacitāte, tīri tehniski. Jā. Okay. Tātad atbildam klausītājiem, tīri teorētiski kaut kādu citu kandidātu parādīšanās ir iespējama, bet šobrīd... Jo tehniski apstiprina partiju, un tas nenotiks līdz jūlijam. Teorētiski var arī kaut kāds neatkarīgais sev uzlikt. Tas Kennedijs uzliks sev pilnīgi droši. Ne demokrātu partijā. Viņš būs neatkarīgais. Bet tas pēc Amerikas mēs te ik pa brīdim varbūt pieskarsimies kaut kādiem vēsturiskiem, te vīri atcerēsies 68, 79, un nezinu kādus tur vēl gadus droši vien. 79. dzimis. Mēs to arī varētu atcerēties. bet tā aina šobrīd ir tāda, ja kāds no viņiem nenoliek ķelli, tad tur nekas nemainīsies līdz novembrim. Es nedomāju, ka es neredzu. Mēs esam vēlēšana kampaņā, kurā ir tik daudz nepieredzētu lietu, ka tur vecākie kandidāti, krimināllietas un tā tālāk. Es pieņemu, ka ir ļoti daudz melno gulbju saucamo iespēju un neprognozējumu. Varbūtība ir, bet es neredzu iemeslu, kāpēc, lai ar kaut kādu lielu varbūtību, lai tas tā būtu. Jo tālā vēsturē pēc melnā gulba nav jāskatās, Trumps pilnīgi noteikti būtu otrais prezidents, ja nebūtu noticis Covid un viņa reakcija uz to, kā viņš notika.
Tas tajā reizē, manuprāt, bija tieši tas melnais gulbis, kas toreiz nostrādāja, šoreiz to melno gulbu vai vēl briesmīgāk tur. Jā, es nezinu, es par to, man liekas, ka es neapgalvotu tādu, bet tad mēs iesim atkal kā būtu bijis, ja būtu bijis tā, kā nebija. Tur bija konflikts ar lietām. Jā, un tomēr prezidents, kurš saka, ka vajag dzert balinātāju, Jā, bet tas jau bija pēc tam. Tas ir fakts. Nē, tas bija Tur pašā bija Covid laikā. zirgu zāles arī tajā Nē, tā komplektā. zirgu zāles vēl kaut cik, jo tās ir kaut kāds zāles. Bet viņam nebūtu bijis. Viņš lietoja vārdu blīč. Tas ir chlora balinātāji. Viņš saka, ja tas palīdz palagas izmazgāt, kāpēc lai nepalīdzētu iekšām? Jā, bet šeit mēs atcerēsim, lai cik tas izklausās smieklīgi, bet viņš nebūtu to pateicis, ja nebūtu Covid. Nu jā, arī jā. Covid bija melnais gulbis, nevis viņa izrunāšanās. Viņa izrunāšanās bija kāda, viņa izrunāšanās bija kā saka mūsu kaimiņu tauta nemierīgā te uz robežām būtu paklusējis, kā saka, par gudru noturētu. Mēs pieķērāmies pie vēl vienas tēmas, kas ir ziņās. Es negribētu to tiešām izvērst, bet burtiski pāris vārdos. Tas ir tas, kas notiek šobrīd Amerikas augstskolās. Tie sižeti bija pagājušo nedēļu bija diezgan krasi, visi kanāli bija pilni. Bija redzami, manuprāt, no mūsu viedokļu vienkārši tas drausmīgi bīstami izskatās, ja, ka vadošās augstskolas ir ekstrēmistu aptaurētu pārņemts, ja, un establishments kopumā, augstskolu establishments, es teiktu, nepakļāvās, ja, tā. Puslīdz ir centies izrullēt, un tad demokrātā aprindās, jo sevišķi parādījās tāda tipa analīze 68. gadā, kad arī bija milzīgi protesti Amerikas augstskolās, toreiz pret Vietnamas karu, ka visa tā diskusija galu galā tik ļoti fragmentēja demokrātu partiju, ka tas pielaida Niksonu pie varas ar visu to, ko mēs tālāk zinām, ar Niksona gadiem, ar Kissingera mega ietekmi, ka tas fundamentāli pamainīja Amerikas virzienu, var teikt, uz puspaudzi vai pat, jo savā ziņā tālāk Reigana Buša 12 gadi lielā mērā ir kaut kāds atbalsts no tā Niksona pagrieziena. Ja? Kā tas ietekmēs šīs vēlēšanas un vai tas ietekmēs mūs tādā veidā? Nē, vēlreiz, man šķiet, ka viss, kas ietekmēs, process savienoties valstīs ietekmē mūsu skaidrs. Vai šis, es nezinu, vai tie ir gluži tieši protesti augstskolās, bet principā, mana prognoze būtu, ka mēs atkal redzēsim vēlēšanas, kurās ir mazs skaits balsu, var ļoti daudz ko izšķirt. Gluži tāpat kā tas bija 16. gada vēlēšanās. Ja, kad burtiski 30,000 atšķirība tajos štatos, kuru stāv pasākums uz nāža asmens. Tā savienoto valstu vēlēšana sistēma, kā jūs labi zināt, ir tāda bišķi mulsinoša. Ir tā balsošana pa štatiem un elektoriem, un tad ir kopējais balsojums, kur atcerieties 16. gada vēlēšanās Klintona pat vinnē, kopējo balsojumu par pāris miljoniem, bet beigās vēlēšanas zaudē, tāpēc, ka konkrētajos štatos ir par maz. Al Gors jau arī vinnēja. Al Gors arī vinnēja un tā tālāk. Līdz ar to tur bišķi mulsinoša tā sistēma, bet tā būtība ir tāda, ka 16. gada vēlēšanas izšķīra burtiski pār 10,000 balsu konkrētajos štatos. Saucamos tas, ko swing states, tas, ko mēs dzirdam ziņās, swing te ir svārsts, tādā nozīmē ir štati, kuri ir pilnīgi droši, tādi kā Kalifornija, es nezinu, kam jānotiek, lai Kalifornija nenobalsot, ja, par demokrātiem. Ir jābūt Reiganam. Ir jābūt Reiganam. Jā. Bet tie swing state ir izšķirās uz 50 un burtiski pa pār 10,000 balsīm. Un tie nosūta savus vēlētājus uz Vašingtonu balsot jau kā visa štata pārstāvis. Jā, tu ar vienu balsu vinnē, tu dabū visus elektors no tā štata. Un līdz ar to tās dažas balsis konkrētajos štatos var būt ļoti būtiskas. Un te es nonāku pie garās atbildes atkal uz to jautājumu. Man šķiet, ka kopumā Gaza ir Baidenam
bīstama. Ne tā, ka notiek tur zemestrīce, ne tā, ka viņam ir 20% vēlētāju zaudējums. Bet tas, kas reāli var notikt, dažos no šiem štātiem, viņš var zaudēt savus vēlētājus. Un tur var pietikt ar pārdesmit tūkstošiem zaudētāju. Tev nav jāzaudē miljoni vēlētāju, lai tu pakāst vēlēšanas vienkārši runājot. Ja? Tie pārdesmit tūkstoši konkrētajos štatos tev ir svarīgi, un dēļ Gazas, un mēs varam diskutēt tur, kuram taisnība, kuram nav taisnība no pasaules gala, bet vienkārši piefiksējam faktu, ka daļa no tiem balsotājiem, kas būtu demokrātu balsotāji, daļa no tiem, kas būtu Biden balsotāji, un kas būtu pēc definīcijas, ja nebūtu Gazas melnais gulbis, būtu viņam kabatā, viņam šobrīd ir problēma ar to, jo tie pārdesmit tūkstoši konkrētajā Mičiganā, piemēram, var neaiziet kaut vai par viņu nobalsot. Viņi, protams, ka neaizies pie Trumpa tie vēlētāji. Bet viņi iztrūkumi, katri divi neaizgājušie ir viens par Trumpu. Tieši tā, un līdz ar to šis faktors, principā Gaza, var izšķirt, protams, var nospēlēt, tie daži procenti var nospēlēt. Es vēl izteikšu savu tādu iespaidu no tā, ko es ziņās redzu, ka viņš zaudēja jebkurā gadījumā neatkarīgi no pozīcijas, jo ebreju balsotāji tradicionāli ir bijuši demokrātu balsotāji, un viņš vai nu zaudē Mičiganas musulmaņus, viņš zaudē Ņujorkas ebrejus. Un tad vēl jautājums, ko Mičiganas poļu, tur šitā centrāla austruma Eiropas poļu, ukrāņu, baltiešu diaspora, kas Mičiganās ir pietiekami lieli, ja? Kurā pusē tad viņi tur beigās nostājas, jo tur arī tās šūpols ir pietiekami liels. Tur, ja jūs paši ar saviem amerikāņu radniekiem esat parunājuši, tur viņi arī savā starpā viens otru nerunāja. Bet šajā vietā, manuprāt, ir īstais brīdis atgādināt klausītājiem tādu bēdīgu faktu, ka neviens no šeit apspriestajiem, teiksim, Ukrainas, Izraels vai kādiem jautājumiem nav numur viens jautājums amerikāņu vēlēšanu uzvarēšanai šobrīd tur iekšpusē. Klasiskais ir tur ekonomiskie jautājumi, bet es nezinu, vai īstenībā tas ir taisnība šajā vēlēšana ciklā. Tas vienmēr ir it kā bijis taisnība. It's the economy stupid, bet vai tas ir tā šajās vēlēšanās, es īsti nezinu, jo tādā ziņā tad Bidenam būtu daudz vieglāk lietām jābūt, jo patiesību sakot, no ekonomisko tādu rādītāju perspektīvas jau ir pietiekami normāla tā situācija. Skaidrs, ka mēs esam vēlēšana kampaņā, kur jebkas tiek uzpūsts par jebko, bet tādi bezdarba rādītāji vai akciju tirgus rādītāji, ekonomikas pieauguma rādītāji un tā tālāk, viņi jau nav kaut kā groteski. Šeit es runāju drīzāk par migrācijas un dārdzības jautājumiem, kas ir lielāki. Un par ārpolitiku runājot, labi, ar Ķīnu šobrīd nekas nenotiek, bet kustības Ķīnas pret vai par Ķīnas virzienā no amerikāņu viedokļa varbūt ir tieši tikpat svarīgs kā kaut kāda Ukraina. Jā, bet no amerikāņu perspektīvas manā skatījumā tas Ķīnas jautājums ir kļuvis par krietni svarīgāku. Un tas ir tas īstenībā izaicinājums no mūsu puses raugoties uz tām lietām. Jo tātad tas, kas ir noticis ASV ārpolitikā, attieksmē pret ārpolitikas prioritātēm, tā saucamajā politiskajā elitē, ir tas, ka attiecībā pret Ķīnu ir vairāk un mazāk konsensus. Tur jau nav sevišķi liela tāda cīņa. Tur nav. Par Ukrainu tā cīņa ir krietni izteiktāka, tā pozicionēšanās, tā viedokļu dažādība. Attiecībā uz Ķīnu valda konsensus. Tas konsensus, kas agrāk valdīja, ASV ārpolitikā attiecībā pret Eiropu, attiecībā pret NATO, attiecībā pret Krieviju. Ja? Mēs esam pieraduši pie tā konsensa, pie tās vienprātības. Bet tas izaicinājums ir tāds, ka tās vienprātības, kā mēs redzam pēdējos procesos, īsti vairs nav. Ir virkne republikāņu, kuri redz Baidenu kā lielāku ienaidnieku nekā Putinu. Tā ir tā traģika un tā ir tā bīstamība mūsu situācijā. Bet attiecībā uz Ķīnas izaicinājumu, man šķiet, radīto izaicinājumu, tāda sāncensība ar Savienotajām valstīm, par tajā jautājumā ir konsensus. Ja? Tur, es teiktu, pat nav īsti liela strīda. Ja? Jā, tā tad mēs esam šito apli izgājuši, tagad jau par konkrētajām lietām, kuras mums nāk no ziņām, un mēs nespējam īsti to vienu slānīti zemāk paņemt. Tātad, cik lielas šausmas būtu Trumps, jo tas apmēram tā tiek
šeit uz vietas interpretētas ziņas, kas nāk no Amerikas. Ja būs Trumps, tad būs vispār tāds ārprāts, ka pasaules gals nemaz nešķitīsies tik briesmīgs. Viņi tur lieto apzīmējumu demokrātijas beigas paši nopietni amerikāņi. Tādi, kas raksta lielajās avīzēs, Washington Post. Jā, un no otras puses mums ir pietiekoši, vismaz daļā no ziņu skatītājiem, ieraugot Amerikas prezidenta kandidātu, kurš nejēdz, kur atrodas un nejēdz, ko runā. Reāli, ja? Kā viņš ir sazvanījies gazas sakarā ar Meksikas prezidentu Sisi, teiksim, tur un... Domāju, Eģiptes prezidents. Nē, bet viņš teica Meksikas. Jā. Viņš teica Meksikas, ja? Un tad viņš arī bija pirms kaut kāda mēneša pusotra runājis ar Kolu un ar ko tur vēl, laikam Francijas prezidentu kādu no mirušajiem, ja? Un viņš tagad ir brīvās pasaules līderis, kurš tādu varonīgi cīnīsies, aizstāvēs mūs. Un tas ir, no man viedokļa, tur vispār nav laba varianta. Un tās būtu šausmas tiešām, ja man būtu jāizšķirās. Jau tagad Eiropas vēlēšanās Latvijā man nebūs viegli, ja? Bet iedomāties, ka ja man būtu pēkšņi jāiet balsot kaut kur tur Mičigānā, ja? Jā, bet varbūt Edija apraksta savas šausmas. Vai tu varētu tās šausmas drusciņi mums paskaldīt, paslāņot, pavērt drusku, ka nav, nenāk viens tās negaisa mākonis, ka viņš sastāv tur no tā, krusa vētra, kas būs. Es reiķinos ar to, ka daļa no mūsu klausītājiem noteikti ir tādā konservatīvā galā, un kuras nepārliecina tāda paviešu Trumpa novērtējums par to, ka rekur pasaules beigas, un es to pilnīgi akceptēju šādu veidu attieksmi. Tur ir jābūt savam izskaidrošanai un pārliecināšanai. Mans, pavisam vienkāršot atbildot, man šķiet, ka ir labāk prognozējams lietas nekā neprognozējams lietas. Jā. Līdz ar to, ja man būtu jābalso tīri no Latvijas viedokļa raugoties, droši vien, ka es noslēgtos par labu Baidenam, jo tas ir kaut kas prognozējams salīdzinājumā ar pilnīgi neprognozējamību un īstenībā ļoti tādu zemu ieinteresētība kopumā pasaulē no Trumpa puses. Viņam vienkārši neinteresē, man liekas, ka liela daļa pasaulē. Viņam ir kaut kādas savas vīzijas, kuras ir tādas, man šeit ļoti, ļoti schematiskas, ļoti paviršas. Un tad vēl viņa vēsture ar koķetējot, atcerieties šito samitu ar Putinu Helsinkos, kur cilvēks iznāk ārā un var redzēt, ka viņš ir nošarmēts no VDK virsnieka puses, ja, kurš ar viņu spēlē basketbolu aiz slēgtām durvīm. Ja. Viņu driblē kā bumbu. Līdz ar to tas viņa kādas individuālās īpašības, Trumpa individuālās īpašības, man šķiet, personiskās īpašības šķiet bīstamāks no mūsu redzesloka. Ja? Bet tas nav tāds melna un balta bilde. Ja? Redzi, no mūsu ārpolitiskā jūs varbūt esat piefiksējuši, ja jūs uzprasīsiet mūsu prezidentam, jūs uzprasīsiet mūsu ārlietu ministrei domas par šo procesu. Viņi ļoti diplomātiski norobežosies, kas ir pilnīgi pareizi teikot, tās ir amerikāņu iekšpolitiskās darīšanas. Mēs, kas būs prezidents, ar to arī sadarbosimies, kas ir pilnīgi loģiska pozīcija. Turklāt viņi akcentētu arī to, ka īstenībā virkne lietu gāja cauri Trumpa administrācijā, Trumpa administrācijas laikos, Trumpa gados, kas Obamas gados, piemēram, negāja cauri. Trumpa laikā, piemēram, ieroču piegādes Ukrainai, šeit dažādi veidi rotācijas, pastiprināšanas un tā tālāk. Daļa no tā ir vienkārši, ka laiks bišķi mainījās, bet daļa no tā ir tā, ka bija republikāņu administrācija. Bet mans izskaidrojums. Tas, ka Trumpam, manuprāt, vēl ir tāds punkts, ka viņam tieši par šiem jautājumiem ik pa brīžam bija ļoti spēcīgi un labi padomnieki. Boltons, Helija, tas bija tas, Pompeo, ko es gribēju teikt. Man liekas, ka viņš tā pats to nedarīja. Vienkārši dēļ tam, ka viņi tas neinteresē. Viņš atdeva to citiem džekiem. Mans redzējums par šo ir ļoti līdzīgs. Summējot, man liekas, ka bīstamība ir tajā, ka Trumpa otrā administrācija, ja tāda būs,
būs ārpolitiskajos lēmumos krietni citādāk nekā Trumpa pirmā administrācija. Jo Trumps savos pirmajos 4 gados saprata, ka viņš nevar atdot ārpolitiku tradicionālajiem republikāņiem. Tas bija tas, kas notika viņa pirmajā termiņā. Mums bija ievēlēts prezidents ar ļoti neordināru skatījumu un bieži vien ļoti seklu skatījumu par to, kas vispār notiek. Bet viņam apkārt bija tradicionāla, tas tā konsens, par ko mēs runājām, tā republikāņu administrācija bija apkārt. Un tie darīja lietas, kuras viņi uzskatīja par vajadzīgām, kas ir no mūsu perspektīvas labi. Tur bija ļoti daudz turpinātības, tur bija tās saucamās Reagan, tur bija klasiskie republikāņi apkārt. Ja. Un savas 4 gadus beigās Trumps saprata, ka viņš ir zits prezidents faktiski ārpolitiskos jautājumos. Jo administrācija turpina virzīt procesus tradicionālajā gultnē, mums pozitīvajā gultnē. Bet to viņš ir sapratis uz savu termiņu beigām un pa šiem 4 gadiem. Līdz ar to mums būs Trumpa nometnes republikāņi. Trumpa pirmajā administrācijā bija tie 100 republikāņi, nosacīt runājot, tā republikāņu nometne, kas nobalsoja par palīdzību Ukrainai. Es baidos, ka Trumpa otrajā administrācijā būs tie republikāņi, kur nobalsoja pret palīdzību Ukrainai. Vismaz tā skatījuma, tas republikāņu atzars, tā republikāņu nometne. Līdz ar to man ir bažas, ka ja mums būs Trumpa otrā administrācija, mēs nevaram rēķināties ar administrāciju, kura darīs tās lietas, kuras turpinās darīt tās lietas, kas tā skaitā arī mūsu reģionam ir svarīgas. Ja? Tur ir tā, man šķiet, lielā bīstamība, bet tas nav pasaules gals, protams. Nekas nav pasaules gals. Mums nevajag varbūt tādu ļoti ar tādu nolemtības sajūtu šitiem jautājumiem pieiet. Ir jāapzinās par to, ka situācija ir sarežģīta, par to, ka amerikāņi tai skaitā iekšpolitiski ir šobrīd pārdomu procesā, ir dažādi politiskie strāvojumi, kuri pārskata ASV prioritātes dažādos pasaules reģionos. Tas process mums ir izaicinošs, jo tas mums pozitīvais konsensus, pie kā mēs esam pieraduši, ir noslēdzies. Mums ir jāizdara attiecīgi secinājumi un jāstrādā, lai šeit es varu, atbalsot ārlietu ministrijas nostāju. Kas būs ar to strādās? Vēl tad pie šitā teikt, ka ir iepriekšējo administrāciju, iepriekšējo paudžu tur tas starojums, kā piemēram Reiganisko republikāņu starojums iepriekšējā Trumpa administrācijā, šajā Baidena administrācijā ir ļoti kaitīgs un pretīgs Obamas starojums, jo Salivans ir Obamas principā protežē, un viss tas, ko viņš ir par labu Krievijai centies izdarīt, pamatā ir ne tik daudz Baidena tuvāko cilvēku, cik Obamas iespējas. Un tas ir tas, kas ik pa brīžam paspīd, tas, ko tu atsaucies uz Obamas to 14. gadu stāju. Mēs varētu iet detaļās par to, kāda ir bijusi Baidena Ukrainas nostāja. Tur būtu pietiekami detalizēta tā diskusija niansēta. Es varbūt, ka nebūtu tik kategorisks, lai gan, protams, ka es varētu mēģināt izskaidrot, kas ir tā viņu pieeja, bet es neobligāti piekrītu tai viņu stratēģijai, bet es nesaskatu tur tādu, kā saka, kaut kādu neloģiskumu. Ja? Viņiem ir tāds definēts priekšstats par to, kas ir tas risks, ko viņi gatavi šeit uzņemties, viņiem ir kaut kāda savu vīziju. Mēs varam piekrist vai nepiekrist. Bet bišķi atpakaļ par to, tu pieminēji to paredzamību, Baidena paredzamību, un tikko tu teici par to, ka viņiem ir, sauksim viņu par koncepciju, ja, attiecībā. Viņi nav tā atklāti izstāstījuši mums, bet kā viņi to Austrumēropu redz un uz ko viņi ir gatavi, vai ne? Tad par to paredzamību un par to koncepciju viņi nāks karot par mums, pa mūsu Lūdzu vai Krāslavas tur apkārtni pagastu. Ko Baidens šobrīd dara Ukrainā, ko tas nozīmē mums šajā nozīmē konkrētajā? Tu saki, paredzamība ir laba lieta, bet man izskatās, ka tā paredzamība iekļauj nekarošanu par Lūdzu vai Krāslavu. Man šķiet nav Es nezinu, cik ir produktīvi šādās kategorijās. Kad iezīmējas kaut kāda amerikāņu līnija, kur Baidens skaidri iet tur,
Un tu saki, ka viņš ir prognozējams. Bet, mēs esam tad, tomēr... Ko mēs tur prognozējam gal galā? Ka būs sūdi? Tāpēc mēs pa viņu vai kā? Vai labāk tad tomēr Trumps, jo viņš var beigās izdomāt pats karot. Nē, pirmkārt, kas labāk vai sliktāk, mēs pirmkārt to nevaram ietekmēt. Mēs varam vienkārši mēģināt adaptēties vienai vai otrai situācijai. Es neuzskatu, ka ir lietderīgi par tik vitāli svarīgiem jautājumiem tā vienkāršoti izteikties melns balts kategorijās. Mēs esam labākajā pozīcijā. Par spīti kaut kādām bažām, šaubām, kas vienmēr ir visos laikos, jebkuras alianses ietvaros, tā teorētiski ir iespējams diskutēt par visdažādākiem scenārijiem. Tas ir pilnīgi nenovēršami. Nav alianses vispār starptautiskajās attiecībās nevienam, nekas nav apsolīts. Nevienā scenārijā. Neviens nav neko parādā, un nevienam nekas nav apsolīts ar garantiju. Tas ir starptautisko attiecību pamatiezīme. Tas tā ir vienkārši. Mums jāsamierinās ar situāciju, ka visi risinājumi ir ar savu atrunu. Vienmēr ar kaut kādu šaubu elementu. Mēs nevaram, bet tas, ko mums ir nepieciešams novērtēt un īstenībā turēt godā, ir tas, ka mēs esam labākajā iespējamā situācijā, kādā mēs vispār varam iedomāties būt. Jā, bet tā labākā situācija ir tāda, ka viņi sāks mūs sargāt pie Rīgas vai pie Krāslavas. Mums ir diezgan svarīgi pašiem šeit šogad un nākamgad. Bet ko tu dari citādāk? Ko tu dari citādāk izējot mēs prasam mūsu valdībai nemuldēt par to, ka viss ir baigi droši un ka nevajag baidīt cilvēkus ar karu. To es daru savādāk. Beidzot sāku pirkt īstus ieročus, īstu armiju mācīt un tam līdzīgi. To es daru šogad savādāk. No tā ir atkarīga manas valsts. Es tev ieteiktu to darīt jebkurā gadījumā. Jā, bet ja ir Baidens, tad ir šī beidz no Amerikas, ka viss ir kārtībā. Bet neviens nekad nav teicis, man šķiet, ka pilnīgi viss ir kārtībā visās iespējamās situācijās. Mēs varam Diemžēl mums ir. Mums ir aizsardzības ministrs un mums ir armijas komandieris, kuri vienkārši kļūtī par šito tēmu. Kāds karš liekas mierā? 5. pants. Tātad. Man šķiet, ka mums ir jābūt skaidrs. Man liekas, ka mēs esam gadiem sevi barojuši ar kaut kādiem priekšstatiem, un šis ir jau ilgi. Par to, ka kādam ir pienākums mūsu vietā par mums nomirt. Nē, nevienam nav pienākums. Jā, tad... Nevienam nav pienākums. Protams, tas ir vienmēr bijis integrēts tajā visā. Bet vai tas nozīmē to, ka mums ir jāiet pa ielu un jāsaka, mūs neviens neaizstāvēs, iespējams, mūs neviens neaizstāvēs, un tāpēc mēs nezinām, ko daram. Nē, pa ielu nav jāiet, vienkārši vajag atmest šīs ilūzijas par to, ka Baidens būs tas, kurš aizstāvēs vairāk nekā Trumps. Tas ir viss, par ko mēs varam varbūtības zīmēt. Es domāju, ka varbūtība ir otrāda. Mans minējums būtu, bet mūsu minējumiem par šīm varbūtībām nav jādefinē mūsu rīcība. Mūsu rīcība ir vienāda jebkurā gadījumā. Nebūtu jādefinē, bet diemžēl kāpēc mēs par to uztraucamies, ka Amerikas... Vēl viena lieta, ka es varu izskaidrot, man kaut kādā ziņā labāk šo ir varbūt auditorijā ar studentiem darīt nekā ēterī uz visiem, nekā ēterī uz visu pasauli, bet tātad elementāra lieta. Ārpolitika un aizsardzība manā skatījumā ir tāds sektors, kurā demokrātiskā valstī tai skaitā politikas veidotāji runā caur puķiem. Un vienmēr tas tā ir bijis un būs, un mēs nevaram prasīt tāda veida caurskatāmību, tiešumu un tam līdzīgi, kā mēs varam prasīt tur, kultūras nozarē, lauksaimniecības nozarē, ekonomikas nozarē un tā tālāk. Mums jāpieņem kā fakts par to, ka ārpolitikas tie, kur ir atbildīgi par mūsu dzīvībām un nāvēm, par izdzīvošanu, par tik ļoti nopietniem jautājumiem, ka viņi runā kodos. Viņi nerunās, viņu darba aprakstā nav iespējams, man liekas, ka būtu nepareizi no viņiem prasīt pilnīgi tiešu tekstu. Piedod man, ja valsts B, piemēram, es nerunāšu te par Latviju, paņemam hipotētisku valsti tur B, valsts B līderi ir sapratuši, piemēram, ka viņu alianses nestrādās. Kad ir ļoti liela varbūtība, ka tavas alianses nestrādās. Piemēram, tavu iebrukuma gadījumā. Ko tu iegūsti no tā, ka tu translē savam pretiniekam,
To, ka manas alianses iespējams nestrādās. Ko tu iegūsti no šīs translācijas? Jā, neko neiegūst, bet mēs varam šo te paziņot tā kā Somi un izvietot uz robežas jau šogad, jau tagad munīciju. Bet kas kaitē to darīt, netranslējot? Tā vietā tiek baroti ar 5. panta blēņām. Mēs tiekam baidīti ar Trumpu. Tas ir starptautisku tiesību akts un starptautisko tiesību pamatpazīme ir tā, ka tā ir brīvprātīgi realizējums. Un slikti būs tikai tad, ja ievēlēs Trumpu. Tas ir tas, ko mēs dabonam no televizora katru vakaru. Slikti būs, ja būs Trumps un vispār ir 5. pants lietas mierā. Es nezinu, kā jūs varbūt saskatāt, jūs varbūt sadzirdat to, ko jūs esat ieprogrammēt sadzirdēt, un varbūt, es nezinu, tad jārunā konkrēti, bet es domāju, ka 5. pants vēl aizvien ir labākā mūsu garantija. Bez šaubām. Līdz ar to, kāpēc jūs gribat viņu zāģēt Mēs negribam. Ar dažādu veidu paziņojumu. Mēs gribam zāģēt visu pārējo. Tas, ka būtu jāliek kopā, viens otru neizslēdz. Lieciet kopā lietas. Nevis vainu. Mēs jau šajā gadījumā mēģinām runāt ar varu. Jo mums šķiet, ka vara neko neliek kopā. Vara aizvieto, vara atrunājas un vara noveļ vainu vai atbildību uz amerikāņu vēlēšanām vai kaut ko tam līdzīgi. Tieši to, par ko tu saki, ko nevajadzētu darīt. Es negribu par varu taisnoties. Es varu mēģināt izskaidrot, jo tas patiešām ir apgrūtinoši. Tātad bieži vien, lai komunicētu, atkal es ieiet varbūt akadēmiskos terminos, bet šī ir atturēšanas saucamā loģika. Mūsu glābiņš ir atturēšana, proti par to, ka mūsu pretinieks uzskatīs, ka šeit kaut ko darīt ir viņam lielāka mīnus nekā potenciālie ieguvumi. Tas ir tas, kas mūs notur virs ūdens. Mums ir jāvairo visiem spēkiem tas, ko mūsu pretinieks redz kā atturēšanu. Tad atturēšana kopumā, pēc teorijas, sastāv no tavām kapacitātēm un no tavas politiskās gribas tās kapacitātes realizēt. Tātad mums ir nepieciešami sabiedrotie šeit maksimāli lielā apmērā, maksimāli liels uzsvars par to, ka 5. pants ir nelaužams, un demonstrēt politisko gribu no mūsu puses, aicināt mūsu sabiedrotos arī demonstrēt šādu veidu gribu, bet ne tikai, protams, runāt par to, ne tikai apelēt pie tā, ka amerikāņu 5. pants skaidrs, ka šeit ir jābūt arī mūsu pašu gribas spēkam, parādītam, ka mēs neatkārtosim 40. gadu, ka mēs nepacelsim rokas un nebļausim par to, ka jūs palieciet savās vietās, es palikšu savējās, ja? No visiem šiem iespējamiem aspektiem nepieciešams to demonstrēt, ka mēs būsim mēzis. Ja? Jūs varat mēģināt mums kāpt virsū, bet jūs sadursiet kājas un varbūt, ka nevajag kāpt mums virsū. Jā, un tad ļoti interesanti šajā kontekstā ir mūsu ģenerāļa Kalniņa paziņojums, ka karš nebūs, nevajag taisīt un nekādā gadījumā nevajag mīnēt robežu. Tas, kas ir pierādījies tāda kaujas laukā, ir pierādījies, ka tanki nafīgi nav vajadzīgi, ka tas, kas ir vajadzīgs mīnas, nocietinājumi un droni. Tas ir tas, kas strādā. Uz ko ģenerālis Kalniņš paziņo, nē, karš nebūs un mīnas nekādā gadījumā. Ko vēl kanādieši padomās? Dievs tēvs. Kanādieši kā tas attur Krievus, ka mēs viņiem sakam, ka mēs nekādā gadījumā nemīnēsim robežu? Kā tas Krievus? Es par Ameriku varu jums pastāstīt kaut ko, bet es negribu šeit īstenībā pat tā kā izvairīties no atbildes, ja es to atbildi zinātu. Es tiešām nejūtos pietiekami kompetents, lai to pareizo recepti, lai redzētu, aizsardzības ministrijas saimniecību tik precīzi un lai redzētu militārās plānošanas to saimniecību tik precīzi, lai man būtu pilnīgi pārliecība par pareizo recepti, ko no militāra tehniskā viedokļa un vēl no entajiem viedokļiem, kāda ir viņa investīcija. Es nezinu. Tur ir cita detalizācijas pakāpe, kurai es neesmu eksponēts. Es nevaru. Te skan jautājums no provinces. Telefona radio raidījums, kuru Latvijā klausās katrs ministrs un katra deputāte. Nepaliec par vientulīti arī tu. Noklausies pats, pārsūti raidījumu radiem un pastāsti kaimiņam, ko dzirdēji jaunajā sērijā. Izglāb draugu no garlaicības un nezināšanas
uzaicina viņu raidījuma klausītāju pulkā. Atpakaļ pie vēlēšanām un Amerikas. Man ir jautājums, kuru arī var dzirdēt publiski. Viņš tāds tā kā retorisks jautājums, tāds varbūt tāda rezignācija. Kāpēc tie amerikāņi tik stulbi? Kāpēc viņiem nav tiešām nekā labāka? Kā viņi nokļuvuši līdz tam, ka viņiem jāizvēlās šādā veidā? Kāpēc amerikāņi ir stulbi, Edī? Es nepiekrītu jautājumu formulē. Es nepiekrītu tādiem formulēm. Kā teica kādreiz Valdemārs Krustiņš, jūsu jautājums ir pilnīgi nepareizs. Nepiekrītu jūsu narratīvam. To Krustiņš šodien neteica, bet tā doma tāpat. Mēs jau redzam, ka īstenībā, man ir pretarguments šim narratīvam, tāpēc, ka 75%, man liekas, tās aptaujas es redzēju, 75% amerikāņi gribētu citus kandidātus. Tā tad nav stulbi, acīm redzot. Ir stulbi, gribētu un nav. Tā problēma ir tajā, ka acīm redzot, šī divpartiju sistēma ir sasniegusi kaut kādu tādu attīstības stadiju, ka viņi vairs nedod 75%, nedod baudām rezultātu. Ja? 75% gribētu, ka būtu kaut kā citādi līdz šim nonācis. Tas, kas ir šobrīd, ka ir tie primaries, priekšvēlēšanas, kuru rezultātā tikai caur partijas mehānismu var kandidāts parādīties, kas savā ziņā līdzīga padomu var. Ka tur varbūt bija kāds labs cilvēks, ko varētu ievēlēt ciema padomē, bet viņš nebija kompartijā. Un sākot tur rajona padomē, noteikti bija jābūt partijas biedram, un viņš tur netiek. Ka šī divpartiju sistēma, kura kopumā ik pa brīžam ir devusi jaunus kandidātus, spēcīgas personības, pagrieziena punktus, tādus kā bija Kenedijs, tādus kā bija Reigans, kas kaut kā pamainīja pasauli pat, ja? Un tagad šī pati sistēma jau nav mainīsies. Konstitūcija tāpat, partijas divas tās pašas, viņu procedūras tās pašas, bet pašreizējā attīstības posmā Amerikas Savienības šī divpartiju sistēma izmet ārā divus kandidātus, kuriem kopā ir gandrīz 200 gadu, ja? Un viens no kuriem ir tāds narcisists uz 101%, un otrs ir, maigi izsakoties, cilvēki, kas nepārāk zina, kur atrodas un ko runā. Ja? Un tie tagad būs šīs divpartijas sistēmas sasniegums, Kalngals, rekufināls tagad. Ja? Tas jautājums ir, kas būs tagad? Vai šī divpartiju sistēma netaisīs kaut kādu remontu un demontāžu, un caur to nākošajā posmā ir gaidāma daudz lielāka turbulence, kur visiem būtu jāpiesprādzējas. Un vai kaut kas līdzīgs līdz ar to nenāk prātā, ka šobrīd notiek Eiropā? Šis Eiropas klasiskais dalījums labējie, kreisie, konservatīvi, liberāļi, man šķiet, ir pilnīgi samīcīts šitā ķepu-ļepu. Vai tas sabalsojas savā starpā? Jo tā mūsu drošība jau dod saspēle starp Ameriku un Eiropu. Tā saspēle nepieciešama. Katrs faktors atsevišķi mūs neizglābs. Mums pirmkārt jāstrādā ar to, kas būs. Es atgriezīšos pie tā jautājuma sākuma, bet es īstenībā gribēju vienu lietu piefiksēt. Liekas, ka jums ir tā populāra nīsta Eiropas Savienība bišķi. Un es arī saprotu, no kura tāda birokrātijas kritikas punktu jūs izejat. Un daļai piekrīt. Bet no otras puses, man liekas, ka mums vajadzētu saudzīgāk pret Eiropas Savienības kontekstu attiekties šajā visā turbulenču procesā. Ja? Tas ir neapšaubām vēl viens balsts tajā mūsu starptautiskajā pozīcijā, kurā mēs diezgan viļņotā jūrā esam. Un man šķiet, ka mums vajadzētu bišķi saudzīgāk, neatkarīgi no tā, vai esat liberāls vai konservatīvs, un ar, kritikas piedevu dažādiem tur politikas veidošanas aspektiem, kas ir pilnīgi saprotami, bet man liekas, ka to pamatdomu vajadzētu paturēt prātā. Tas varbūt nav pat ārpolitisks jautājums, bet jau tāds klasisks politoloģijas jautājums, bet man šķiet, ka divpartiju sistēma ir daļēji sekas no mažoritārās vēlēšanu sistēmas. Lielā mērā mažoritārā vēlēšanu sistēma nostiprina divpartiju kārtību.
Un kamēr tā sistēma ir tāda, tikmēr būs 2 partijas. Viņas var iet cauri dažādiem procesiem, partiju iekšēnē var notikt liels cīņas par to, kur tad mēs ejam un kas ir tā mūsu pareizā ideoloģija, tā kā mēs šobrīd redzam Republikāņu partijā, ja? Kur ir vēl kaut kāda klasiskās turpinātības pazīme vēl, bet arvien mazāk izteiktāka, ja? Trumps ir pārņēmis to republikāņu domāšanu, nosaka to, kāds ir tas virziens. Bet tas notiek vēl joprojām Republikāņu partijas iekšēnē. Ja? Nevis radot tur kaut kādu 2., 3. vai 4. partiju, bet tas notiek partijas sistēmā. Un tam ir iemesls, jo tad, kad tev ir mažoritārā vēlēšana sistēma, tad, kad tev ir partija atsevišķajos štatos, jāizmanto šī mašinērija, lai konkrētas vēlēšana apgabalos, tur vinētu un tā tālāk. Tas rada tos apstākļus, ka 2 partiju sistēma nekur īsti nepazudīs. Man būtu tāda prognoze. Partijas iekšēnē var transformēties. Mēs redzēsim, beigsies Baidens, par ko pārtaps demokrāti. Jo man šķiet, ka Baidens spēcīgā puse, es saprotu, ka nav daudz fanu šeit telpā, bet Baidens spēcīgā puse ir, ka viņš ir pēdējais gigants, varētu teikt, kas tur ir palicis, kas ir no tādas centriskās pozīcijas. Jā. Lai arī, protams, ka no Trumpa nometnes jūs varētu gribēt Baidenu mālēt kā tur kreisās politikas ķilnieku un tā tālāk, bet patiesībā sakot, viņa mentalitāte ir ļoti centriska. Viņš ir centrisks demokrāts. Un tā ir arī viņa labākā priekšrocība šajās vēlēšanās. Pozicionēties kā centristam. Un teikt, tas, ko viņš arī dara, skatieties, ekonomika ir ok, es jums piedāvāju kaut kādu, labi, es esmu vecs, ok, piekrītu, bet es jums tomēr dodu kaut kādu prognozējumību, es esmu centrisks cilvēks, neatkarīgie par mani var balsot, mums nevajag šito ekstrēmismu. Pēc Baidena mēs varam gribēt, lai būtu jaunāks kandidāts, bet vai tas nozīmēs demokrātu partijas aizšūpulēšanos uz kaut ko stipri kreisāku, respektīvi, kā tā partija dinamika tur notiks, ir stipri vēl jautājums. Bet tas, ka tas notiks esošo partiju ietvaros, man šķiet, ka tas ir pilnīgi skaidrs. Tātad mažoritārā sistēma dabiskā kārtā veicina šo, bet mums Eiropā ir 2 raksturīgi piemēri, kur viens tieši šito apstiprina un viens, manuprāt, rādīja milzu turbulenci un izmaiņas. Tātad Lielbritānijā mažoritārā sistēma tā vai citādi, bet notur to 2 partiju pamatlīniju ar visādām garšvielām. Liberāla demokrāta. Jā, un tur ir šis un tas, un Skotijā pavisam citādi un tā. Bet ir Francija ar mažoritāro vēlēšanu sistēmu, kur tās partijas, par kurām man mācīja politinformācijā 60. un 70. gados, vispār nav mikroskopa sameklējums, ka tas viss ir nomainījies, nemainot pašu konstitūciju. Jā, tas varētu būt pretarguments. Ka parādās kaut kāds nevis labējais populisms, nevis kreisais populisms, bet parādās centriskais populisms Makrona personā, kurš to sistēmu iztaranē un pārņem tādā nozīmē. Un tādas organizācijas nebija. Tai laikā, kad bija Žiskārs Destēns tur un jāsaka, Vācijā cita vēlēšana sistēma, bet Vācu sociāldemokrātiem arī grūtas dienas ir, un ir bijušas vēsturiski jau cik gadus jau grūtas dienas. Tas ir viens no tiem punktiem, ko es te velku klāt, ka viņu šī te vēlme palikt sastutēt centrisko varu, kas ir Merkeles gadi. Tie Merkeles 4 termiņi, tikai viens bija viņas vairākuma termiņš. 3 pārējie bija koalīcijas, 1 ar brīvajiem demokrātiem un 2 bija lielās koalīcijas. Un ko nozīmē lielā koalīcija? Tas Latvijas gadījumā būtu Nacionāla apvienība ar Saskaņu paņemt vairākumu, kaut kā tā. Es par to vecumu vēl piebildīšu. Man šķiet, ka mēs, protams, ka vēlēšana kampaņā redzēsim to ļoti aktualizētu, gan no vienas, gan īstenībā no otras puses, tāpēc, ka, Trumps arī mēdz jaukt, kurš bija tur Ungārs, Turks vai vēl kaut kāds. Pilnīgi saprotams, ka nav tik viegli jau manos gados atcerēties visus uzvārdus un pretim nācējus un sastaptos cilvēkus un tad vēl citos gados. Bet es tomēr iebilstu tai tēzē par to, ka mēs redzam kaut kādu tādu brežņevisku iezīmi Baidena izpildījumā. Protams, ka mums ir cilvēks ļoti gados ar izteikti redzamām tur izaicinājumiem, kas nāk ar gadiem, bet vidējais valdības vecums ir īstenībā standarts tur zem 60 administrācijas valdības locekļi. Tas nav Brežņeva laiks, tur es mēģināju atcerēties, kas bija
Grečko vai Ustīnovs, ja, kur tev tev ir ne tikai Brežņevs kā pats kā dārzenes priekšgalā, ja, bet tev visa satrupējusi ir sistēma, ja, tev visa politiskā elite ir tās paaudzes, ja, celmi tur palikuši. Ja. Un es nedomāju, ka mēs varētu ASV administrāciju raksturot. Es katrā ziņā neredzu administrācijas pat ārpolitikā, pat tur, kur mēs varam piekrist vai nepiekrist Salivanam. Es neredzu kaut kādas senilitātes vai kaut kādas neprognozējumības vai kaut kādu neadekvātu uzvedību tajā ārpolitiskā stratēģijā, ko viņi ir izvēlējušies. Ja, tu vari piekrist vai nepiekrist tajā stratēģijā, bet viņi tiek realizēta, pietiekami konsekventi. Ja? Tur nav kaut kādas tādas raustīšanās, ja es nesaprotu, kur es atrodos politikas ziņā. Ja? Tīri no tā, kur tu istabā atrodies, tur prezidents var būt kādreiz dezorientēts. Ja? Bet tajā, kā politika tiek realizēta, es neredzu tur senilitātes pazīmi. Vēlreiz, tas nenozīmē, ka es piekrītu visām politikām, bet es redzu, ka tur ir pietiekami konsekventi un tas process notiek. Tas nav Brežņevs. Es tagad mēģināšu saviem vārdiem salikt kopā fiksos secinājumus, un tad tu saki, ko es esmu sapratis nepareizi, ja, pielabo. Tātad divpartiju sistēma, tavuprāt, Amerikā paliks vēl bez būtiskas transformācijas uz pāris 3 cikliem. Es neredzu, kāpēc var nē. Okay. Tālāk šobrīd nav redzams, kāpēc demokrātu un republikāņu partiju kongresi kā delegācijas neuzturētu šos 2 kandidātus. Mēs rudenī redzēsim Trumps pret Baidenu. Bet vēlreiz ar nedaudz atrunām. Bet ka ja tur atlīmēs kāds, protams, tur, kā saka, viņiem nav savu profesoru Solovē, kas izstāsta, ka, teiksim, ka šitais Baidens nav tas Baidens, ka īstais Baidens kaut kur ir leduskapī nobāsts un tiks izvilkts tikai uz 21. vai 20. janvārī, kā tur ir tā inaugurācija. Tātad, trešais, ja ir vēlēšanas rudenī Trumps pret Baidenu, šobrīd reitingi rāda, ka ja ir tieši Trumps pret tieši Baidenu, tad Trumps ir kaut kādus punktus priekšā. Tā tendence, es tieši vakar redzēju, divas jaunas aptaujas iznāca māja pirmajās dienās, kurš rāda pilnīgi 50-50. Bet atceramies, tās nacionālās aptaujas ir... Viņš nerāda tos konkrētos štatus, tos konkrētos 10,000, kur var vai nevar nospēlēt. Līdz ar to tur tā baigi jāuzmanās. Gadīties var visādi. Šobrīd var 50-50. Jā. Tālāk, nākošais, ko es sapratu, ir tavs viedoklis ir, ka ja Trumps taisīs administrāciju, viņš varētu no savām iepriekšējām kļūdām, no savas iepriekšējās pieredzes vadoties, savākt citādu ārpolitisko administrāciju, nekā mums ir palicis prātā Bolton, Heilijs un Pompeo. Jā, ja jums kādam interesē, jūs varat pasakot, tur tāds Elbridžs Kolbijs ir viens no domnīcām, Trumpam pietuvinātajām tieši ārpolitiskajām domnīcām, kas jau rāda, ka cilvēks gatavojas administrācijai un tā viņa blice gatavojas pārņemt amats. Elbridžs Kolbijs, paskatieties, ko viņš saka. Viņš saka, es nerunāju Trumpa vārdā, bet viņš ir tas, kurš ir tā ārpolitiskā smadzenes viņa nometnes. Viņš saka, jā, Krievija ir pretinieks, bet tā ir Eiropas lieta. Tā ir Eiropas biznesa, tas ir. Tieciet galā. Jūs spējat kaut ko vai nespējat. Un mums nav resursu, mēs nevaram šķiesties ar resursiem mūsu sacensībā ar Ķīnu. Eiropa tieciet galā ar saviem lietām. Mēs te Ķīnu viegli pieminējām, droši vien, ka uz to brīdi, kad mūsu redzījums būs gaisā, būs daudz vairāk informācijas par Ķīnas priekšnieku vizīti Eiropā, kurš tieši šobrīd, kad mēs rakstam, šķiet pārvietojas kaut kur starp Budapeštu un kur viņam Serbijā nākošais punkts bija, Belgradā. Un ko viņi gal galā ir sarunājuši Francijā, jo tur bija tā interesanti, tur von der Leyen pie galda sēdēja, ja, tajā vienā. Un pēc tam von der Leyen, apzinoties jūsu skepsi pret Briseles institūcijām, īstenībā runāja krietni pareizākus vārdus nekā viens otrs prezidents. Jā, tas ir tur tās attiecības ar Ķīnu, mēs pat faktiski nezinām, kā viņš šobrīd šajā krastā tagad, kas te pamainīsies, izveidosies, ir tāds pieņēmums, un tagad tu vari mani palabot, ir pieņēmums, ka Trumps ir daudz cietāks, konkrētāks
pret Ķīnu negatīvi noskaņots? Vai tā ir tikai retorika? Es nedomāju, ka pirmie 4 gadi to apstiprināja. Kas būs otros 4 gados, grūti pateikt, tāpēc, ka situācija jau pati mainās, un līdz ar to vienkārši risinājumi var būt loģiski citādāki vienai vai otrai vai trešai administrācijai. Man liekas, ka Trumpa problēma bija daļai, ka viņš ir gatavs ar tādiem plakātiem cīnīties. Un viņam īstenībā vajag ļoti maz, viņam vajag demonstratīvas uzvaras, vairāk nekā substanciāls uzvaras ilgtermiņā. Viņš ir diezgan arī primitīvs. Jā, viņš saka, iedodiet mums tur tos tarifus, dodiet vai kaut ko tādu, kur man ir tirdzniecības karš. Un beigās, tā, kad tu redzi, kāda ir analizēta to vienošanās, tu redzi, ka tur tie panākumi ir īstenībā margināli. Viņi ir iepakojami kā milzu panākumi, bet politikas veidošanas ziņā nav. Tas, starp citu, ir viena no potenciāli pozitīvām ziņām no mūsu skatu punktu raugoties, jo mēs varam pilnīgi pamatot teikt, kur ir militārie tēriņi, kur tas ir tas, kas ir viens no viņa jājiem zirdziņiem, ja Eiropa tērējiet. Tajā jautājumā ir kaut kāds progress patiesībā, ne tikai mūsu pusē, bet arī kopēji Eiropas pusē. Vācieši ir uzvilkušies kaut kur līdz 2%. Tas, ka Trumps visticamāk prasīs 3% jau, nevis 2% tēriņu, tur atkal būs šoks sistēmā lielai daļai mūsu Eiropas sabiedroto par to, kā tad tā. Bet šeit ir virkne tādu uzvaru, ko ir iespējams, tā skaitā arī Trumpam dot attiecībā uz viņa, mīkstināt viņa skepsi par NATO, ja, kur mēs daram. Lūdzu. Un viņš tā fundamentāli visticamāk negrib realizēt kaut kādu tādu pilnīgu attiecību salaušanas scenāriju. Ja? Tas, ko es sapratu tavu pozīciju par Baidenu, mūsu klausītājiem būtu ļoti noderīgi tādā plakātiskā veidā atgādināt, ka Baidens ir un paliek establishment cilvēks. Tāds centriskais. Viņš nav kaut kāds traks kristietis, viņš neskries ar Palestīnas lakatiņu. Vispārējais demokrāts. Bet viņa administrācija varētu būt, ka būs establishment administrācija. Un te bija vēl viena tāda ideoloģiski varbūt kūlenīts jāpārmet, ir tas, ka daļai no jums un daļai no jūsu auditorijas droši vien establishments ir lamvārds. Bet es domāju, ka ārpolitiskā nozīmē, tīpaši Savienoto Valstu ārpolitiskā nozīmē, establishments ir laba ziņa mums. Tas ir prognozējumība. Ja tā ir prognozējumība un turpinātība kaut kādos procesos, pie kura mēs esam pieraduši. Ja. Tā kā establishments laba ziņa. Jā, tas, ko es... Tātad tie, kuri ir mūsu klausītāji norūpējušies, ieslēdzot amerikāņu ziņas vai mūsu pārstāstījums no tām, ka ir šausmas Trumps, šausmas Baidens, ka viss vienīgs šausmas. Ka vajag iespējams drusciņi atslāpt no šausmām un skatīties, kas jādara pašiem šajā laikā. Vēl tad, ja reiz par to, kā būs, vai tu vari pateikt, kas būs viceprezidenta kandidāti? Baidena gadījumā tur nebūs izmaiņu. Domā, būs tāpat. Es domāju, ka Kamala Harris. Donalds ļoti ietur pauzi šajā jautājumā. Tas ir īstenībā interesants process. Intriga ir par Karlsonu, par Tucker Carlsonu, ir kaut kur palaiduši orbītā. Jā, un tad mēs saķeram galvu īstenībā. Ja paskatāt, tā Tucker Carlsona intervija ar Putinu, tas bija ārprāts. Ja jūs vēlaties tur nostīties, tas bija vienkārši ārprāts. Cilvēks sēž un ir sajūsmā par to, ka varenais cars ir piekritis ar viņu parunāt. Ārprāts. Bet, jebkurā gadījumā, tur tāda kaut kāda, tiešām, viņi tiek šarmēti no šāda veida līderiem kaut kādā veidā, un viņiem patiešām rezonē šī tēze par to, ka, ja viņiem Putins stāsta, ka mēs esam īstie konservatīvo vērtību sargātāji un tam līdzīgi, tad daļa no Trumpa stūra republikāņiem to ņem par pilnu naudu, ja? Un tur ir tāda veida nedaudz bīstamība. Jā, bet šobrīd kandidātu tu neteiksi Trumpu. Es neredzu tur kandidātu. Jā, vēl vai kaut ko tu esi nojautis no tā, ko no ziņām varētu izsacināt vai pieņemt, ir jautājums par amerikāņu attieksmi pret dažādu veidu sankcijām pret Ķīnu un pret Krieviju. Vai tur ir kaut kas gaidāms šovasar, vai ir gaidāms kaut kādas krasas pārmaiņas pēc vēlēšanām?
Tas, ko es dzirdu no šīm Trumpa aprindu ārpolitikas ekspertiem, viņi saka, redz, nav rezultāta. Nav rezultāta sankciju mehānismos. Protams, ka mums ir nepieciešams viņus pārliecināt par to, ka rezultāti nav tāpēc, ka sankcijas nav pilnvērtīgi ieviestas. Ir daļa no tām ir apiešanas režīmā un tā tālāk. Bet principā šī doma nostiprinās par to, ka tādā apritē prātošana par to, ka varbūt, ka mums nevajag pārspīlēt vairs ar tām sankcijām. Sankcijas un to implementācijas ievērošanas intensitāti, protams, ir jāskat kopsakarā ar kaut kādiem centieniem panākt kaut kādu kara apturēšanu vai kaut kādu vienošanos un tā tālāk. Tas būs uz galda tajā brīdī, kad situācija būs nobriedusi kaut kādām pamieru sarunām. Es nezinu, kurā brīdī tas realizēsies, uz kādiem noteikumiem, kurš kurā brīdī jutīsies pietiekami spēcīgs vai vājš, lai iet uz šo. Bet tajā brīdī, kad tas būs uz galda, tad, protams, ka arī sankcijas būs uz galda. Tas ies komplektā noteikti, jā. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Vai tu, Edi, un arī varbūt tu, Mārts, piekrīti, ka līdz novembrim, kad notiks vēlēšanas, mums ir jābūt gataviem vērot, kā atbalsts Ukrainai un visticamāk arī Izrēlai, šajā gadījumā Izrēlai karošanas ziņā kļūs arvien maigāks un tālesošāks arvien. Mums šķitīs, kā Amerika pamet šīs te valstis. Vai tu piekrīti tam, ka tā izskatīsies no malas? Un tas nozīmē, ka arī pamet mums būs visu laiku šaubas par to, vai viņi būs gatavi pa to krāslu un lūdzu tur. Es atgriezīšos pie tās domas. Mums nav nekāda pamata sevi šaustīt ar šaubām. Mums ir jādara labākais, ko mēs varam izdarīt, tam, lai mēs paši būtu gatavi. Bet jautājums bija par to, kā tas izstīsies no malas. Jo mūsu klausītāji gaidīs novembri, viņi redzēt, bet kas vispār ir būtiski? Būtiski ir turpināt strādāt, lai arī kāda tā būtu administrācija, ir būtiski turpināt strādāt, pārliecināt par to, ka NATO ir vērtība, par to, ka Savienotajām valstīm ir interese būt šeit iesaistītām, turpināt to darīt, kas man liekas, ka principā ir pietiekami viegli argumentējama pozīcija, lai arī ir virkne amerikāņi, kuri par to vairs nav pārliecināti, bet tomēr ir nepieciešams runāt strādāt par to jautājumu. Man liekas, ka nav sevi jāšaustīt par to jautājumu. Nē, šaustīt sev nevajag, bet kas notiks, ka Harkov kritīs? Tu domā ar mums vai jā, kā? Kas ar mums notiks? Jā. Ar mums, protams. Tāpēc, ka mēs esam nākamie rindā burtiski, nevis kaut kā abstrakti. Bet vēlreiz, kādu atbildi tu gribi sagaidīt? Jā, es gribu no tāda viedokļa. Kāds dosies uz Ukrainu karot? Nē, neviens nedosies uz Ukrainu karot Ukraiņu vietā. Ja tā ir tā atbildi. Nē, kas ir tās zīmes, kuras vajag skatīties ziņās, pa kurām nevajag uztraukties? Vai arī otrādi, kuras ir skaidrs pārspīlējums un lai viņi turpina. Tas, kā tu teici, ka diplomātijā un militārajās lietās bieži vien sarunas ir citādas nekā jautājumos par tarifiem vai brīvās tirdzniecības līgumiem. Mana atbilde būtu par to, ka mums ir jākoncentrēs uz lietām, kuras mēs varam izdarīt. Tas ir tā, kā tu ej laukumā un spēlē, ja tu esi komandā, tu nospēlē to, ko tu vari.
Tu nospēlē disciplinēt, tu nospēlē savu iespēju robežās, tu nospēlē ar maksimālu atdevu. Beidziet šaustīt sevi par to, kā tā pretinieka komanda spēlē. Skaidrs, ka tas rada jūs kontekstu, bet jūs nevarat to ietekmēt, kā viena vai otra vai trešā komanda spēlēs. Tas, ko fokusējamies uz lietām, ko mēs varam ietekmēt. Mēs nevaram ietekmēt, ko īstenībā kāds būs Amerikas vēlēšana iznākums. Mēs varam par to diskutēt, un mēs varam reflektēt par to, kādi ir potenciāli iespējams scenāriji un kā mums būtu jāpiemērojas vai jāpielāgojas vienā vai otrā scenārijā. Tā ir diskusija, kas ir ok, bet man liekas, ka ir produktīvi fokusēties uz lietām, kuras mēs varam paveikt. Un, tā skaitā, mājas darbus pildot attiecībā uz mūsu pašu gatavību, uz mūsu pašu, gan militāri tehniskajā, gan tīri psiholoģiskajā ziņā, ko mēs esam gatavi darīt. Man liekas, ka tā. Tas ir, es pārtulkošu tagad, lai tu saprastu. Jā. Vajag mazāk CNN skatīties. Būs jums ērtāk dzīve un mierīgāk un īstenībā pareizāk. Nē, es nezinu, ja jūs pārslēgsieties uz Fox News, vai tas dos jums kaut kādu sevišķi labāk to sajūtu. Bet varbūt, ka jums ir jāsabalansē CNN un Fox News kopā jāskatās. Bet varbūt nevajag nevienu. Varbūt, ka nevienu ne otru. Tāda CNN ir pilns ar kaut kādu šito tiesas procesu par hash money, kam vienīgā nozīme ir CNN ētera aizpildīšana. Jo nekādas elektorālas nozīmes tam nebūs. Nē, cilvēks tomēr var nonākt cietumā. Un mums būs ļoti īpatnējs vēlēšana process, kur viens kandidāts var attālināt piedalīties debatēs, ja viņš izvēlēsies to darīt. Es patiesībā nevis par to, kas mums pašiem iekšēji šeit Latvijā jādara, bet par to, kā saprast to, kas notiek Amerikā, jo tā vai savādāk tas maina mūsu attieksmes un cerības uz kaut ko. Savas dzīves plānošana vai apzināšanās, cik liela ir reāla kara iespējamība vēl mums pašiem tuvākajos gados, tas diezgan konkrēti ietekmē to, kā mēs dzīvojam, kā mēs plānojam, kā mēs radām bērnus vai būvējam mājas vai kaut ko citu. Un šīs te priekšvēlēšana laiks Amerikā tiks pavadīts ar kaut kādiem reāliem notikumiem, ne tikai to, ko viņi tur runā savās tur kongresos un ko viņi tur sola kandidāti, bet arī to, kas notiek pasaulē. Uz mums visvairāk attiecās pasaulē tas, kas notiek Ukrainā un Izrēlā. Tas vistiešākā veidā uz mums attiecās. Un tā kā Izrēlā notiek tas, kas notiek Irānā, te izrādās mēs esam tajā procesā iekšā līdz ausīm jau. Un tāpēc jautājums ir par to, ko no tā visa saprast un vai to tiešām var uztvert tikai kā tādu īpašu stāvokli līdz novembrim tā, un pēc tam viss būs baigi normāli atkal. Nē. Tā, baigi normāli. Mēs vēlamies atgriezties kaut kādā izdomātā pasaulē, kur mēs varam neuztraukties par savu eksistenci. Un tas ir pilnīgi dabisks process. Mēs visi gribam dzīvot mierā, un lai mēs varam savu nākotni plānot, savu bērnu nākotni, tā skaitā ar pietiekami lielu drošības izjūtu. Es saprotu, ko tu man jautā. Man liekas, ka man labākā atbilde būtu dariet tā, kā Somi dara, un būs jums labi. Tātad, esiet gatavi. Mums ir jābūt gataviem. Para bellum. Ceri uz mieru gatavojas karam, ja esi gatavs. Tā ir arī, bet neaizmirsīsim, ka Somu receptē ir virkni komponenti iekšā. Tev ir pašam savas spējas, tev ir pašam savas rezerves, tev ir pašam savas iznīcinātā lidmašīnas un tā tālāk nocietināt robežu, bet tai pašā laikā Somijas komplektā nāk iekšā arī iestāšanās NATO, tas pats 5. pāns, tāpat pievienošanās Eiropas Savienībai, tāpat eiro valūta un tā tālāk. Tad tieši līdzīgs spektrs ar instrumentiem, kas ir arī mūsu rīcībā, paldies Dievam. Visu šo instrumentu spektru mums ir nepieciešams cītīgi izmantot, strādāt pie tā, katru no tiem atsevišķi stiprināt, un tad, lai nāk, kas nākdams, tad mēs būsim izdarījuši vislabāko. Kādreiz 20. gados bija tāda formula uz afišas rakstīts, tur kāds sevišķs mākslinieks ir ieradies no kaut kurienes, un tur tā, un apakšā diezgan skaidri vidēji lieliem burtiem uzrakstīts: brīvbiļetes un goda kartes nederīgas. Šitajā ballītē, kurā mēs esam ievilkti, brīvbiļetes
un goda kartes. Ne tikai ievilkt, mēs neesam ievilkt. Mūsu geogrāfija un vēsture ir nolikusi tajā pozīcijā, kurā mēs esam. Vēsture mums tur ir. Mēs esam tajā pozīcijā. Un nav nekādu brīvbiļešu. Nav goda kartes un brīvbiļetes nederīgas. Un es pat teiktu, ka tās brīvbiļetes bija nederīgas jau tajā laikā pirms 20 gadiem, ka mums bija vīzija par to, ka kur ir vēstures beigas iestājušās. Jā. Nekad viņas tās brīvbiļetes nav bijušas derīgas, bet tas nenozīmē, ka mums vajag devalvēt kaut kādus šos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā un kas ir daļa no mūsu džentelmeņu komplekta izdzīvošanai. Tagad priekšvēlēšanu brīdis būs, priekšvēlēšanu laiks būs sarežģīts un dīvains, un tur viss, kas notiks. Vai pēc vēlēšanām Amerikā mums kļūs vieglāk un skaidrāk, vai tieši otrādi? Nē. Tā ir tendence. Tāpēc es negribu, tas jau bija tas sākums, mums aiziet parasti reducēšanu uz tām personībām, bet es saku, šeit ir tendence. Mums Savienotās valstis salīdzinājumā ar laiku pirms 20, 30 gadiem, 90. gadu, 2000. gadu. Savienotās valstis bija vienpolārā stāvoklī. Tu biji tāds porziņš blakus visiem 1,60 m cilvēciņiem, ka tu to savu spēli varēji spēlēt visos dažādākos iespējamais veidos un pietiekami brīvi. Tavs uzvars maz maksāja. Ja? Tu varēji ar 50 punktiem visus salikt visās spēlēs, ja tu esi 2,24 un vispārējie 1,60 m. Šobrīd mēs dzīvojam citā laikmatā, kad tur jau ir tam blakus, tas porziņš vēl zina, tur 2,24, ja? Bet tur ir jau 2,15 blakus, tur ir 2,05 blakus, ja? Ar dažādu veidu muskuļiem. Un tavas uzvaras nāk ar vien smagāk, un tavas manevru iespējas līdz ar to sašaurinās. Tas nenozīmē, ka tu esi spēle tev beigusies, bet tas nozīmē, ka tev ir jābūt krietni kalkulējošākam. Un šī ir tendence pēdējos jau 10 gadus. Jau kopš Obamas laika, tāda pārsmadzeņošana, kā šajos apstākļos man būtu jāuzvar. Tas nav tikai reducējams tur uz Obamu, uz Trumpu un uz Baidenu. Mums nevajag ieciklēties. Tur ir, protams, šiem visiem individiem ir savas nianses, kā viņi to spēli spēlē. Bet apstākļi viņiem visiem un viņu sekotājiem būs apmēram vienādi. Tur ir strukturāli iemesli, kāpēc tā trajektorijas maiņa notiek, un tā trajektorijas maiņa nebeigsies pēc vēlēšanām. Tā trajektorija turpinās tajā veidā. Ir, kamēr tiks atrasts kaut kāds jauns platforms. Jaunais līdzsvar punkts. 4 gadi, 8 gadi, distance cik? Es nedomāju, ka to tādās kategorijās ir iespējams Tu tagad kaut kādu no veciem laikiem izvilk kaut kādu formulējumu, kas nav taisnība. Situācija ir mainīga visu laiku. Neviena starptautiskā pozīcija, neviens varas pārsvars, Labi, tas nav iekalts atmenī. Kad tiks likvidēts ANO? Kāpēc tā jau nav, tas jau nav līdzsvarpunkts, tā jau jauna pasaules kārtība. Būs jauna pasaules kārtība, ieviesīs jaunu līdzsvaru punktu. Viņi attainos jauno līdzsvaru punktu. Šitā vecā būtu jālikvidē. ANO līdzsvaru punkts tiek neadekvāti reflektēts jau pēdējos 60 gadus, un institūcija jau turpinās. Jā, viņi neaizklapēs ciet tiešām. Bet kāda jēga viņi klapē ciet? Tad tev būs jauna arēna būs jābūvē, kur visiem tāpat nāk kopā un kaut ko vervelēt. Man liekas, ka tas ir pilnīgi nebūtisks otršķirīgs jautājums. Labi, reforma, ANO reforma. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šitā nefunkcionē. Bet arī nekāda nākamā nefunkcionēs. Mums ir nepamatotas cerības par kaut kādu globālu organizāciju, kura var kaut kādā prognozējumā veidā sakārtot starptautiskās lietas. Starptautiskās attiecības vienmēr būs haotiskas. Vienmēr lietas būs atkarīgas no varas līdzsvars starp lielajiem spēlētājiem, cik daudz ir lielo spēlētāju, kādas ir viņu savstarpējās attiecības, vai viņi var tikpat labi viņas risināt ANO vai šmano ietvaros. Pilnīgi, tu to skatuvīti var arī devēt, kā vien tu vēlies. Tu vari likvidēt šo un izveidot ANO 2 vai 3 vai 4, bet jebkurā gadījumā tā pievienotā vērtība vai šīs organizācijas ietvaros ir iespējams par kaut ko vienoties, ir atkarīgs no tā, vai lielvaru vidū ir vienošanās. Ja lielvaru vidū nav vienošanās, tad tā platforma netiek izmantot. Ja ir vienošanās, tad viņi var izmantot gan šo platformu, gan otro, gan trešo.
Mēs uz Arnavu skatāmies kā uz gandrīz pasaules valdības, gandrīz tādu proto-organizāciju. Tā ir viena no kļūdām, ko mēdī mums ir piesārņojuši galvu ar 5. panta funkcionalitāti un neglābjamo drošību. Un tieši tāpat, kad lūk, ANO ir kaut kas, kur kaut ko lemj un kaut ko izdara. Tur ir iespējams izdarīt tik, cik veto lielvarām ir vienprātība par kaut kādu jautājumu. Ja veto lielvarām nav vienprātība par kaut kādu jautājumu, tad tā organizācija neeksistē. Nefunkcionē tajā iecerētajā kārtībā. Tur man šķiet, bet tas nav pat kaut kā mediju iepotēts. Tā ir tāda vīzija, kas ir klātesoša mums kopumā. Redz, mēs esam kā normāli cilvēki savos iekšpolitiskajās valstīs, iekšpolitiskajos režīmos dzīvojot, mēs esam pieraduši pie tā, ka ir kaut kāda hierarhija, ka ir kaut kāda valdības sistēma un katram ir kaut kāda pienākuma tiesības un tam līdzīgi. Bet starptautiskā vide ir absolūti atšķirīga no iekšpolitiskās vides tajā ziņā. Tur nav nekāda hierarhija sevišķi iespējama. Starptautiskās attiecības vienmēr būs bezvaldības stāvoklis, kur ir svarīgi, kas ir lielākie spēlētāji un kāds ir viņu muskuļu samērs vienam ar otru. Un tad viņi savām vajadzībām vai izmanto vai neizmanto kaut kādas sanāksmi telpas vai vietas vai formātus. Tātad mūsu secinājums no šī raidījuma ir tas, ka Edijs ANO atstāja, jaunu līdzsvaru punktu nepiedāvā mums. Fukuyama savu nākošo vēstures galu nerakstīs. Tu man tagad definē kā kaut kādu ANO fanu. Man liekas, ka ANO ir pilnīgi sekundāri otršķirīgs kantors, kas ir... Viņš atainoja, tomēr viņš tika uzkonstruēts, tā sakot, uz Jaltas Potsdamas vienošanās pamata. Tā bija... Jā, tā bija otrā pasaules kara beigas. Jā, un tā vienošanās beidzās pāris gadus pēc šīs Potsdamas vienošanās. Tagad mums ir cits pasaules karš, un viņš beigsies ar kaut ko citu, manuprāt. Es teiktu, ka, ja jūs gribat kaut kādu tādu specifiskāku, man liekas, ka tā mūsu dzīšanās pēc tās vietas tajā ANO drošības padomē uz to nepastāvīgo locekli, kas izskaidro mūsu dažādās žestus iepretim tur vienas vai otras organizācijas finansēšanai un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir kaut kas, ar ko mēs tikpat labi varētu arī nenodarboties, jo man liekas, ka tas ir pilnīgi sekundāri ārpolitiski prioritāte. Es to pirms 2-3 raidījumiem teicu, ka tam labums no tā varētu būt tas, ka mūsu diplomātiskā korpusa cilvēki drusciņi kaut ko vairāk iemācīsies. Jā, bet tā arī varbūt pašai valstī. Un varbūt, ka tā arī nav maza pievienotā vērtība, ja ir labi, ka tavu diplomāti ir trenējušies dažādās lietās darīt. Tas, ka mēs aizsūtam kādu skolu pēc būtības. Nevis tas, ka mēs nopērkam skolu. Es tev liecos piekrist. Mana rūpe gan ir, es neredzu tur tādā ziņā mīnusus, bet mana rūpe būtu, kad ir kaut kādi kompromisi, uz kuriem tev ir jāiziet, lai tu tur taptu ievēlēts. Un tev ir jāpielaizās virknei visdažādāko formātu valstu, kuras, tu citos apstākļos to nedarītu vienkārši. Tā cena iespējams ir. Tā cena nebkurā gadījumā nebūs liela, bet es nezinu, vai ir jēga pat sīk naudu maksāt par to. Čerčilam pieraksta tādu domu, ka savas domas par elektorātu politiķis mainītu tikai nobraucot 4-5 tramvajā ar viņiem. Šajā gadījumā tie ANO valstis, kuru balsis tev ir vajadzīgas, pietiktu mūsu diplomātiem padzīvot tajās valstīs, tur pa brītiņam, lai saprastu, no kā viņi diņģē ārā labvēlību. Es gribētu varbūt savu summējot, ja mēs visi te summējam. Man liekas, ka tas, kāpēc es nezinu, kādreiz man patīk ar cilvēkiem parunāt, kuriem arī interesē ārpolitika, un daļai es to daru tāpēc, ka man šķiet, ka ir kaut kāda mīti kopumā par ārpolitiku. Kad mums ir vīzija par ārpolitiku, ka tur ir labās un sliktās izvēles, un ka tur ir pilnīgi skaidrs, kas ir labā un kas ir sliktā izvēle. Ārpolitikas standarts ir, ka tur ir viena sūdīga un otra ekstra sūdīga izvēle. Vai nu viena ekstra sūdīga un otra ekstra sūdīga izvēle. Bieži vien tās izvēles ir tādas. Un tas tā būs neizbēgami. Un otra, man liekas, ka vīzija ir tāda, ka mūsu drošība ārpolitikā ir iespējams iegūt kaut kādas 100% garantijas vai jebkur pasaulē, jebkad
alianses vai draudzības ir funkcionējušas ar kaut kādu absolūtu garantiju. Šie ir kara un mieru un izdzīvošanas jautājumi. Protams, ka šeit ir ļoti liela deva savas kalkulācijas par to, kas ir katrai valstī viņu izdzīvošanas mazākā riska modelis. Ja? Mums nevajag domāt par to, ka kāds mums par kaut ko ir parādā. Ja mums ir šie instrumenti, ja mums ir šīs alianses, mums vajag tas izmantot, mums vajag strādāt uz to un tā tālāk. Mums nevajag to mest grāvī iekšā, bet man liekas, ka vajag veidot adekvātu izpratni par to, ka galu beigās tas ir mūsu rokās. Kurš vēl ir ieinteresētāks mūsu izdzīvošanā nekā mēs esam? Mēs nevaram gaidīt, ka kāds atnāks un mūsu vietā mūsu lietas izdarīs. Ja mēs paši būsim gatavi darīt, tad mēs varam cerēt uz palīdzību. Kā jau pašā mūsu sarunas sākumā Edijs teica, ka diez vai tā viņa klātbūtne šeit ir labās ziņas. Viņa klātbūtne noteikti ir labā ziņa mūsu raidījumam, bet tas secinājums no visas šīs sarunas, to arī var uzskatīt kaut kādā ziņā par labu un arī par sliktu ziņu vienlaicīgi, ka pēc šiem Amerikas vēlēšanām, neatkarīgi no tā, vai tur Trumps vai Baidens vinnēs, būs vēl grūtāk. Bet tā arī paliksim. Daudz darba būs jebkurā gadījumā. Paldies par sarunu. Paldies jums. Ja mēs vēl pēc 8 gadi iesim kādreiz ēterā, tad atgriezīsimies pie šīm prognozēm. Jā, visu gaišu. Atā! Gribam pateikt paldies klausītājiem, kuri palīdz mūsu raidījumam būt atrodamam un ietekmīgam. Ja jūs atbalstāt un gribat, lai vairāk cilvēku dzird mūsu balsis, tad palīdziet izplatīt raidījumu internetā. Kad uzrakstāt atsauksmi vai piešķirat labu reitingu podkastam Spotify vai Apple platformās, tas padara raidījumu pamanām tiem, kuri par mums šobrīd vēl nezina. Tāpat mums ļoti palīdz sirsniņas, komentāri un pārsūtīšana, jo jūsu atbalsts YouTube un Facebookā sargā raidījumu no nelabvēļiem, kuri grib jautājumu no provinces aizliegt un noslēgt. Jo vairāk komentāru, laiku un repostu, jo grūtāk apklusināt brīvu cilvēku brīvas sarunas.